Lucija arī iekšā. Es reāli nevaru, tā sajūta vienkārši ir brīnišķīga. Kā man patīk ziema. Tieši šāda ziema. Tas sniegs, kā viņš krīt un cik daba ir nereāli skaista. Es esmu iemīlējusies. Es jūtos vienkārši tā kā tas nebūtu realitātē. Un tas viss sniegs krīt sejā, bet tas ir tik skaisti. Nenormāli. Ko tas varētu palikt šeit uz kādu ilgāku laiku? Es to sajūtu tieši. Tik skaisti. Nenormāli. Es dievinu ziemu. Reāli ziema ir viens no mīļākajiem gada laikiem. Varbūt tāpēc, ka es piedzimu ziemā. Meklējam sakarības. Bet nereāli. Kā? Kurš šito izdomāja? Kurš izdomāja tik skaistu gada laiku? Un kā mums ir paveicies, kas to var piedzīvot? Atrasties tādā vietā, kur ziema ir ziema. Man iekšēji vienkārši viss plīst jūk un ir tāda laimes sajūta. Ārprāts. Kas var būt skaistāks par ziemu un sniegu un pastaigu un brīvību un svaigu gaisu. Kāda trakā imūnsistēma stēja. Tad es pabeidzu Ledam Theory grāmatu. Kā redzams, pēc atzīmītēm, man liekas, ka nevienā grāmatā es neesmu atzīmējis tik daudz lietas, ko es gribētu varbūt vēlreiz pārlasīt. Tāpēc es ieliku šai grāmatai 5 zvaigznes un man nereāli patika. Es domāju, ka tas bija tieši īstajā brīdī lasīts, tāpēc, jā, man nežēlīgi patika tā grāmata, es viņu pabeidzu, izlasiet lūdzu viņu, nereāli forša grāmata. Es tagad iesāku lasīt Grāmatu zagli, kas arī ir ar ļoti, ļoti labām atsauksmēm, un te arī ir New York Times bestseller, #1, jā. Bet, jā, ir riktīgi labas atsauksmes par šo grāmatu, un man viņa grāmatu plauktā stāvēja kaut kādu laiciņu, un es sapratu, ka es gadu gribu iesākt ar lielisku, vēl vienu lielisku grāmatu, un tā būs Grāmatu zagle. Tā kā, jā, es tagad nesen, tikai bišķiņu iesāku, un, tā kā reāli bišķiņu. Šodien es viņu tieši iesāku. Un tad es padalīšos nākamajos video, tā kā
skatīsimies, kā man patiks, un vai man patiks, un pastāstīšu, kā man patīk. Un vispār, kamēr es ēdu cepumus un dzeru tēju, jūs varētu pastāstīt, kādas grāmatas jūs lasat, kādām grāmatām jūs esat ielikuši 5 zvaigznes, un ko jūs gribētu redzēt šajā kanālā, kādu saturu, ko man uzfilmēt, jo man, protams, patīk dienas vlogi un visādi DIY un visu kaut ko darīt un tā. Bet laiks arī ir tik, cik viņš ir, un man ir jāstrādā, diemžēl. Tāpēc stāstiet man. As you're ready, draw your attention to your next breath. Maybe choose to allow the weight that you're carrying on your shoulders to slip off just a bit here. Follow your breath, inhale, lift it up, just a small cobra here. Exhale to release. Inhale to all fours or plank pose, nice and strong. And then exhale, empty it all out. Downward facing dog. And each exhale, inhaling deeply, and exhale to bow the head. We'll finish by whispering Namaste.